Shut up, Morty. You're 14. You watch videos of people on YouTube reacting to YouTube. That's the whole cycle of your generation. Consuming content about consuming content, never creating anything real. You're stuck in an endless loop of distractions, Morty. The universe doesn't care about your reaction videos, or your likes, or your follows. It's all meaningless, Morty. Nothing you do really matters. And the sooner you realize that, the better off you'll be. Wake up, Morty. You're stuck in the shallow pool of entertainment that distracts you from real life. Viss, ko sakam šajā video, ir improvizācija. Nekam no tā, ko mēs apspriedīsim un skatīsimies, neesam iepriekš gatavojušies. Nekas no redzētā nav jāuztver un nevar tikt uztverts nopietni. Jauka skatīšanos. Tā, nu sveiki, labdien, labrīt, labvakar. Kad jūs mūs skatāties, nav laikam nekādas starpības. Nu, ja tās nav brokastis, tās noteikti pusdienas vai vakariņas, vai ja jūs neēdat pašvainīgi. Mēs ēdīsim. Tā kā vēl joprojām ar jums brokastu šovā ir Rihards, arī es Salvis. Nu, un šodien laikam ir īpašs battles, ko mēs skatīsimies. Es nezinu, cik īpašs, bet jā, trešais no astotdaļfināla battlēm, kas ir iznākuši šo sezonu, cik tas būs īpašs. Mēs vēl redzēsim, bet es ceru, ka noteikti ka atkal būs kaut kas atmiņā paliekošs un tāds spošs. Nē, nu man viņš ir īpašs tikai tāpēc, ka mēs neredzējām viņa pieteikumus. jā, tā ir taisnība. Bet ko es varu pastāstīt? Lamberts ir iepriekš piedalījies, pagājušajā gadā zaudēja Serpentīnam. Visi zaudēja tam Serpentīnam. Nu, bet Serpentīns un Galvenais pagājušajā gadā bija finālā, līdz ar ko daudz viņiem zaudēja. Man tur ir savs redzējums par to Galinieku pagājušajā gadā. Zini kā, kaut ko es ātri ieplūgošu, ko es esmu darījis brīvajā laikā. Jā, pastāstīs. Neķītrības visāds. Es tikmēr ātro par to, ka mums ir maizītes, kamēr es vēl vienkārši neesmu sācis sēst, ir 3 stūra maizītes un ir pelmeņi. Atkal Salvis mūs glāb no balerijas. Saldē pelmeņi ar āboliem. Šis ir tas saldējs, ko vispār mūsu dēļ ieviesam. Jā, mēs viņu ieviesām. Bet īsumā, ko es gribēju pateikt, man sanāca noklausīties laikam pagājušā gada pusfināla batlu pret Galinieks. Tur bija Galinieks pret Abru. Pirmie 2 raundi, Abraham vajadzēja paņemt. Nav varianti, viņš tur mauca reāli trešo raundu. Abram, sorry, piedod. Bet pirmie 2 raundi viņam bija bomba. Man liekas, ka tur Galinieks, tur tā, ne šis, ne tas tur bija. Trešais rauns bija Galiniekam labs, Abra tur kaut ko tā, ne šis, ne tas, es īsti neiebraucu, viņu to konceptu nesapratu. Un beigās, Galinieks izceļ. What the fuck? Man šobrīd grūti komentēt, jo es baigi vairs neatceros, kas tur kā bija, bet... Nē, tas bija manas emocijas. Es būtu atdevis balss savādi. Man prieks, ka tu esi tagad pievērsies. Tā man rāda vienkārši jau šitās lietas. Es jau sāku ieiet tajā kultūrā. Ok, labi, es domāju, tad vienkārši arī skatīsimies. Tātad Andrē pret Lambertu. Jā, lai uzvar laikam labākais. Kurš ir labāks par viņu? Ja tu man tagad prasi? Tu gribi, lai labākais uzvar? Labākais, jā, lai uzvar labākais. Viņš tā arī skatās mums ir tagad. Es uzvarēšu. Būšu ko pirmais. Bet īstenībā es viņa batlu arī gaidu. Jā, man šodien maize bija. Nē, ko man neteica. Nē, man maize arī neko neteica, bet viņš kaut ko minēja, ka ar tāds kontroversāls tas battles viņiem tur ir bijis. Es nezinu, tur jau tā lieta, ka nav ko redzēts. Bet viņš teica, ka arī tur baigi labais. Es nezinu, kā viņš to zina. Whatever, tiksim līdz tam. Jā, dzīvosim, redzēsim. Jā, davai. Un, jā. Droši ēd. Droši. Un, starp citu, mums arī, ko Salvis vispār pašā sākumā sāka tur kaut ko stāstīt, kur jūs skatāties, ko jūs ēdat. Varbūt, es nezinu, mums pašiem tādam tīri kaut kādiem datiem būtu interesanti zināt, kad jūs mūs skatāties, tie, kas mūs skatās. Ko jūs braucat uz darbu, vai vilcienā uz austiņām, vai nezinu. Un vispār, ja jūs gribat mūs klausīties, varbūt mums vajadzētu to visu, kudā Spotifyā likt audio failu. Bet baigi dīvaini būtu, man liekas, ja Spotifyā mēs tur YouTube kaut kādā skatīt. Var jau būt. Nav jau grūti ielikt. Tu būsi Spotify atbildīgais. Jā? Mēģināsim. Nē. LB pēc sezonas favorītu un piedalies jauna iPhone 16 Pro izlozē. Balsot var vienreiz dienā. Meklē visu informāciju slotsfighters.com mājaslapā vai linkā zem šī video. Tur viss kaut ko var vinēt. Jāsāk. Jābalso. Davai. Rezultāti. Haipo. Gatavs troksni taisītais.
mans vārds ir Bruno Reis, un šis ir 3-7-1 battles, 6. sezona. Vai varam pa lāvījumu ierot rokas? Nē! Jā, mēs par ko tu esi? Par ko tu esi? Nākamais battles, 8. fināls. Uzvarētājs dabūs 100 eiro no 10 000 palfondu. Pēc tam jau tā Lambertu ģimeni. Jā. Nu, tad es esmu pa Lambertu. Ceturtdaļfinālā cīnās jau pa lielāku naudiņu, un tā jau līdz finālam. Bet pirms mēs sākam, protams, liels paldies Monster Energy un LV BetScores. Ierodam maksimāli troksni arī viņiem, bez viņiem nebūtu šīs. Super! Labi, okei. Reper pa labi, saka, kas tu esi. Andrejs beat the babies, yeah! Ok, Andrē ir gatavs. Reper pa greisi, saka, kas tu esi. Ajo, Lamberts, Liepāja, LM Biziju, vasāpei! Super! Pirmais... Tā, pagaidzi, paskatīties. Jā, nu pagaidām neredzās viņa sensīts, bet parasti viņam bija līdzi. Kas sāk, pēc izlozes ir Andrē. Tu esi gatavs? Gatavs. Melošeik, let's go! Nu ko, pazīsimies, kas Lambertam vēderā? Labs bīts. Ir kaut Harijs Poters kaut kāds. Jā. Katrā sērijā epizodē būs kaut kāds Īpašais viesis batlos. Šoreiz Harijs Poters. Tev ir no viena uz otru batli jāpamana 10 atšķirības. Izties iesvīts un ne pa jokam, nemīs, vismaz papisīsi godam. Kā lai es uztver nopienu pacana dūragi skilziņā, tu stāvs man sūkā, džeks rukā un drukā, rezultātā ārā rubās liricismu rubī, bet ar dikciju gruzās un vēl tukši runā. Tavos bāros vakums, kad lamps pie miķa, viss pūls ble atlūst. Pieteikumā blato par to, cik viņš krūts, kamēr uz moni... Es nezinu, tas tāds varbūt neobjektīvs viedoklis, bet man ļoti cepīši tas beats. Man uzreiz jau ir liekas, ka ir labi tikai tāpēc, ka tas beats labs, un viņš arī viņš saka tā, ka es saprotu, ko viņš saka. Man nav jāzina nekāda tur Lamberta skolas pagātne vai kaut kas tāds, lai saprastu, ko viņš saka. Atlūst, pieteikumā blato par to, cik viņš krūts, kamēr uz monitoru fonē animē kūts. Puse lepāk izstās, kā diskoļu modi, bleģ atver acis, tu studē animē lori. Es gan jau stāvu ierakstīt šī nuģa defnautā, flieks beidzot iemācījies repot defaultā. Pāris divvārdenes tavus tekstus nerotās, man katra puška grozā, tev rezultāts ir negrozāms. Tev nav par ko rakstīt, jo visa tava dzīve ir par to, lai ar tas tu būtu tīri grīd. Un savu verbālo caurēju nemaz ble nesāc tu, viķiku kliķis mazais seštaks. Pie Miķa Andrē viss pūls ble tresī pretī Justina Biebera demo versija. Jebkurš jaks, kam ir psiholoģijas diploms, man apgalvo. Man patīk gan tas flows, gan tas, ko viņš pateica. Bija seštaks. Pie Miķa Andrē viss pūls ble tresī pretī Justina Biebera demo versija. Jebkurš jaks, kam ir psiholoģijas diploms, man apgalvos to, ka tev ir Peter Pana sindroms. Pāns! Kas ir Peter Pana sindroms? Atbalstam! Ka tu gribi mūžam palikt jauns? Ķipa, jā. Kāds bija tas stāsts? Es nezinu. Es to skatos uz tā gribējās tevēs. Nu, bet brokasts ir tā, ka jā, dava tever. Bet, pa pirmo pantu, es nezinu. Zini kā, tas tāpatās kā pagājušo, ka mēs skatījāmies dzīvi pret Jasso. Nekas viņam nebija. Pagaidām nekas vispār no tā panta, ne šis, ne tas. Jā un nē, jo tā kā viņš teica, ka tas, kas man varbūt iespēdās tā mazliet atmiņā, ir, ka viņš teica, ka viņam nav problēmas ar lirisko saturu, bet ar dikciju. Un tādas kaut kādas. Pastīsimies, vai tā būs taisnība. Bet nebija tāds, ka wow, kaut ko baigi aizhaipoja vai kaut kas tāds, jā, pāris vietās ir bišķīt, bija smieklīgi, ķipa, labs prikls. Bet nekas tāds pagaidām. Tu jau jebkurā gadījumā esi par Lambertu, tā kā. Jā. Atbalstam ierot troksni! Ok, Lambertam jāatbild. Yeah, boy. Let's go, Melošeik. Yeah, boy. Yeah. Ai. Andrei, beidz. Ai.
Andrei ir tas žeks, kas pats sev sašoja lods kājās. Tu šeit batlā esi miega zāles, es kā modinātājs. Viegli šāds mūdāks man pist nost, viņš jau intervijā iztērēja suka vīz drosm. Un kāds vēl saka, ka viņš riktīgi bļabārs metot, bet man kauns būt, pat tāds repot. Tu vari repaks, moš kāds, pāris bekot, tu vari nepietukties, ja tu sūkā trot stāvs esot. Viņš vēl domā, ka takts rēķina prasmīgi, tu neesi repaks, bet fans, kas mēģina rakstīt, kamēr tas repa sūds šista mani izpestī. Tu bļā repo par naudu, te vienākumi ir prosta stipendija. Kāda bagātība, tu nevari būt repaks, vana bijis ir itin viss, kas no tevis sanāk nīda malā bīt. Šis ir mans laukums, nekā līdzīga nav mums viens. Bet es patīšu apkelam, jo tagad apturēju un cilvēki viņiem tāds, ka es apturēju. Bet man liekas, ka viņš kaut kā bišķi off-beatā mauc, ne? Ka viņš netrāpa līdz galam. Protams, ir labi, bet man liekas, ka tā kā kaut kā tur viņam neiet kopā ar to bītu. Stipendija, kāda bagātība, tu nevari būt repaks, vana bijis ir itin viss, kas no tevis sanāk nīda malā bīt. Šis ir mans laukums, nekā līdzīga nav mums. Viens mans treks interesantāks kā tev viss albums. Ko tu vispār iesāks? Savu puļi, oda, klau, var ticā iebāst. Visiem kauns ir par tevi, bet vismaz klauniem vēl nē. Tev puselaini joki, kas paņemti no draugiem LV. Kā piemēram pieteikumā, tas tur par zirgu bārā. Bet viņš ir oriģināls, batlam ievāc joks vēl no tirgs bābām. Viņš visu savu teipu nāk no pazemes ārā. Bet tu esi tik trended, ka tev ir smadzenes zārkā. Viegli tevi tagad aizzīt man, jo tev tekstā tā īsti pat raimskīm nav. Kuram pis skatīties, kā uz bīt šitas lūzeris pisās. Tava kūca iedos visiem kaut pēc mūķenes izstāst. Runā absolūti sūd visās rīmēs. Tu mani diso, bet pagaiši, kad izteici man komplimentus dzīvē. Sanāk, ka tavi dīs ir nepatiesi, vai nu arī tu esi prosti tircā līdē. Bļa Lamberts, liks tev aizmirst par balvulos, jo Lamberts smērē visiem galvu tā kā Kalvados. Lamberts, tevis kalds spīta tā kā malku prostu, un ja tu domā, kā tu kaut kas esi, tad tu esi talbajoks. Labs. Ok. Spēcīgi. Tas bija labs. Fantastiski, iedod rokas pirmajam raundam! Fantastiski. Nu, jā, pirmais rauns pret Lamberts. Kas tikko notika? Bet, kruč, bija labs. Šitais te pirmais rauns reāli, es saku, Lamberts paņem pirmo raundu. Nu, arī tas, ko viņš ir izredzis, kaut kādus faktus par viņa pieteikumu ir noskatījies. Tas, man liekas, kruti, ka tu jau sāc analizēt arī to, ko tev pretinieks jau ar ko piesakās. Kaut kādus faktus no draugiem LV. Kurš vēl izmanto draugiem LV? Tur bija tā referents par 8 mailu. Pats pirmais, ko viņš pateica, man liekas, ka tu esi tas džeks, kas iešoja pats savu kājā. Šeit ar Bobs. Bet, nē, nu, bija labs. Šitais man patīk. Tā kā... Uz fair play. Nē, nu, maucam tālāk. Zini, kā es vienkārši domāju, varbūt tu arī ir savu komentāru par... Ko tu esi var pateikt? Neko, tu jau neko nezini. Nē, pagaidi, tu biji tas, kas neko līdz galam nezini. Ko es vispār nezinu, ko es esmu. Jaunie. Ok, otrais rauns. Andrē, tev jāturpina. Let's go, Melon Shake! Iepsis bišķi storytelling. Davai. Kur tad palicis Lamberts, kas raudāja man uz pleca, kad visi viņu grūstīja un stumdīja ārā no tā betla? Kur tad palicis Lamberts, kas man uzslavas dāvāja? Nevis par katru matu mani betlu grupčetā zākājas. Tu vari līdz tirsā kaut ar ziepēm, viņi tevi tāpat līdz galam nekad neatzīs, jo dienas beigās tu esi un būsi scēnas vanabīs. Plato ar savu izaugsmi, parunājumi par straumu par... Bet reāli šitais pat nav godīgi, kādas viņiem bītas dod. Tas, kas ir iepriekšē te bīti, vispār bija čērņi. Nu jā, viņas viņam tam dzīvi un Jaso. Tur bija kaut kāds vispār. Šitais jau ir te ir labi. Es varētu tikai to bītu klausīties pat. Bīts uzvarēs beigās. Tirsā kaut ar ziepēm, viņi tevi tāpat līdz galam nekad neatzīs, jo dienas beigās tu esi un būsi scēnas vanabīs. Plato ar savu izaugsmi, parunājumi par straumu, par to, kā 7 no rīta pālī tu tēloji dauni. Vienbrīd viņš tik raidoja pakiju bez apstājas. Nākamajā saka, viņam repot vēl jāmāc. Vēlāk viņš jau saka, ka viss ir sasniedzis pats, un ka pagīs patiesībā nav nekas. Tu pats vispār zini, kas ir īsts un neīsts, jo no mana POV tu esi reāli debils. Nomet to ego un nolaidies uz zemes. Tās delūzijas tev pašam neko labu, bļa, nenes. Te nelīdzēs maskas, atmaskoji pats, nemaz nesās blatot, kūci labāk stāvu savu pazaru misters. Nepisos ar scēnu, nodriš pats savas bračkas. Es nepisos ar scēnu, ja tu esi scēnu pats. Klusum brīdis Lambertam.
Varam arī iehaipot. Tas par to nepašanos scēnu man kaut kā savilkās bišķiņ kopā ar Eliotu. Eliots bija pie Kaiser tajā Beats un Vārds, un viņam tur bija arī tajā viņa pantā par to nepašanos scēnu, un kad reperi lohi un tā. Es nepišos ar reperiem un visiem tiem šenenigens. Tas ir arī iemesls, kāpēc es ar scēnu nepisos. Okay. Bet, nu jā, ko tu saki pagaidām? Ja, ar jaudu viņš ienāca otro. Man patīk, ka viņš tieši sāk tā kā. Jā, uz tā bija uzlicis skaisti. Pagaidām arī tas, ko viņš tur māc, liekas, ka tas ir tāds, ka reāli tīrs fakts viņš arī liek. It kā, jā. Izklausās tāds pārliecinošs. Bet ja mēs par tiem faktiem paskatāmies, tad, viņš viņam pa lielam tāda vienīgā tā storytelling vieta bija, par kaut ko viņš tam Pekmanam teica, kas agrāk arī piedalījās un ko tur, bet ka viņš straumē, kas ir festivāls 7 no rīta, vai Pālī vai kādā tur 7 no rīta cilvēki kaut ko ir pateikuši. Zin, ja man kāds atgādinātu, ko es esmu festivālā 7 no rīta. Ne jau straumē. Vecīt, kas šitos te festivāls viss laivā straumē, kas tur vēl ir balss vai kādi tie tur tik nenotiek? Nē, straumē ir tā kā hip-hop festivāls. Es ceru. Es vienkārši, kā tu man nosauc kaut kādu festivālu, kur ir nosaukums viens vārds, tāds kaut kāds tur dīvainais, parasti tur vārds. Pozitīvs, piemēram. Pozitīvs, tas izklausās jautri, pozitīvi. Okay. Kāds ir piemēram? Es nezinu, ir šitie visi, kas tur noteikti tur kaut kādiem pie dīķos ezeros, kas tur neesi dzirdējis kaut ko šitos. Man īstenībā piedāvāja pagājuši gadu braukt kaut kādu tādu festivālu. Bet nebija kaut kāds tur sarunu festivāls kaut kāds ar līdzīgs. Ir lampa sarunu festivāls. Lampa, jā. Lampa. Bet kas tas ir? Tu esi redzējis, kas tur notiek? Nē, tas ir vairāk tāds, cilvēkiem, kam gribās aizbraukt kaut kur pie dabas, pārunāt, paklausīties kaut kādas. Aizbrauc uz Tērvietu pastaigā vai tagad uz Siguldu aizbrauc? Jā, tagad čistā aizbrauc pastaigā Dīrsais līdz mašīnai aizem un ir tā kā auss salst. Okay. Bet atgriežoties pie svarīgākā. Reps. Klausies. Lambim batlu WhatsApp grupa ir kā bitei medus. Agrāk pēstens tur staigāja kā uz plāna ledus. Es nesapratu, ko viņš šogad vable pisinās, tāpēc nobloķēju Instā un čegoju, kā viņš to bļē risinās. Un, protams, ka pats uz blatodums ielas. Var redzēt, ka tev ar mahinatoriem nav pieredzi. Es pierādīju to, ka neesi mainījies par matu. Es zīmēju lauciņus, kamēr tu kapā manu šahu. Tu vēl joprojām dirsais mugurs, joprojām lieki plato. Tavs raksturs ir vājš, labāk nišu sev atrod. Es atpakoju tavu tēlu, tagad DPD paciņu. Tagad sūtu tevi atpakaļ, laimīgu taciņu pāns. Okay. Paciņu un taciņu, tās, man liekas, ir tādas... ja mēs taisītu kaut kādu tā kā Rīmju piramīdu, jā, kā ir uzturu piramīdu, tad, es nezinu, viņas pat tik iekļauts, viņas tur kaut kur, entry. Tas tāds, man liekas, varētu, ja man kādreiz būs kaut kāds striptīz klubs, tad pie durvīm apsargs, tur būs durvis, tad lodziņš pieklāvēs, apsargs atvēs durtiņas, viņš pasaka paciņu un tev jāpasaka tāciņu, ja nepasaka, tad pīsies prom. Otrā iespēja nav. Ir savējos, Lambert. Pagad, ko? Tagad sūtu tevi atpakaļ, laimīgu taciņu pāns. Nav krūt nodris savējos, Lambert. Ko, bļa? Fake bullshit. Sakaujieties, varbūt. Vēl jau nezinu, kas vakarā darīsies. Tad šitais arī izklausās. Ok, labi, Lambertam jāatbild nav bijis actions. Reiz vienkārši nezinu, kas būs. Давай, бля. Let's go, Melosik. Ай. Yeah. Homie, tas, ko tu dari, nav nekāda lobotomija. Par to jau repoju sen, tu esi prosta kopija. Es tevi iznesīšu, tā lai līgā mazāk blūstas riņķo. Šitas haslers paļubomu savus blūsas tirgo. Tu stāst, kādēļ reperu galvām pakaļ doties. Nedis atlasē pirms panta, izpisi galiniekam atvainoties. Apsol, ka viņš nevienu fišku neizdomās. Jo šitam bombzim izštukot pat svaigu kličku neizdodās. Katra rinda no pamatiem trāka, bet tevi tikai savām tiem smāka. Nedis, ka tevi ir atreiki trāki. Vari pīsties pats savu bedru rāk. Neatstās šo kortīru, pēc bārlas rāzu uz morgu bīļu. Jo zem jebkuras debatu kritikas ir tavi jobanie normatīvi. Viņš papisīs un mājās dusmās ies. Un muķīs vēl vienu iespēju tehnikumā uzstāties. Jo nav nekā... Flows, respekts par to, ka viņš nesapisās. Nē, viņš ļoti labi, man liekas, ieblies. Viņš ieblies, es tikai nesapratu, ko viņš teica. Tu saprati? Nē.
Tā ir tā problēma ar tiem ātriem flowiem un dikcijām, ko varbūt tas Andrei iepriekš. Uzliec vēl divreiz, kur viņš iesāk to visu. Varbūt viņš tiešām kaut ko izšauj tādu. Nē. Bet nepalaid garām, nekāds atsaucas, atkal mums komentēs, ka tas savu neko nedzird. Katra rinda no pamatiem trāka, bet tev ir tikai savām tieši smāka. Nedirst, ka tev ir atreiki trāki, vari pīsties pats savu bedrāk. Neatstāš šo kortīru, pēc bārlas rāzu uz morgu bīd, jo zem jebkuras debatu kritikas ir tavi jobanie normatīvi. Viņš papisīs un mājās dusmās ies, un muķīs vēl vienu iespēju tehnikumā uzstāties. Jo nav nekādu bāru diletantā, teķa koncī daudzi nemaz nebija, jo gulēt lekcijā ir interesantāk. Saki, ka tu esi vārds pilns, bet atskan tev tikai vārds zilps, viņš viņ man ir tāds stils, iepislai āka pārsvils. Šaubos, ka normāli repot sāks, jo skili no nekurienes nerodās. Un ja tu nopisķi stage name, kā mēs zinām, ka tu nezods bārs? Tu kopē lietas, sauc tevi par printeru repā. Gan jau beats temus arī lādē internetā. Šķiet, kad repo, lai tautu izbesītu. Nodis sauc repers, pats repo par pankūkām un glicerīnu. Kas tu esi tāds? Runā sūta, ka deputāts. Reicīgi batlot reperīt, kurš pats ar sevi ir pretrunās. Ok, šitais klaus man patīk. Te viņš trāpa labi. Un man tās divi personīgās lietas, ko es esmu dzirdējis, ir tas, ka viņš tur par to bija kaut kādā teķī repojas un es nebiju atnācis. Bet otrs bija tas, man ļoti patika, ka izklausās, ka tu repo, lai izbasītu tautu. Man patīk tas par to, ka viņš repo par pankūkām un glicerīnu. Nē, bet varbūt tur ir kaut kāds... Nē, gan jau atkal nezinām. Tu izbesītu, nodis sauc repers, pats repo par pankūkām un glicerīnu. Kas tu esi tāds? Runā sūta, ka deputāts. Reicīgi batlot reperīt, kurš pats ar sevi ir pretrunās. Labāk pis pa vēn, tev bāru lēt, kāda jēga diskutēt. Un kā tu vari maita visu spēļi, neesi veltīs laiku normāli pendgame izstudēt. Tak pisies, man ūdeni nestiet, instā stāst, kad tava mazā bēd, bļā. Tu jauc viņu ar saviem tekstiem, es tev sapisīšu šo sestdien un iešu tevi vest ārā drīz, jo necieši tos, kuri pie pirmās iespējas iet ekrānā līst. Tas tā nestrādā, tu jau testā sāc svīst, tāpēc tevi mestārā es kādā netālā zārkābļa drīkst for real. Ja esmu batlā, tā ir psiha sērija, un ja domā, ka tu esi labāks, tad tev, bļā, ir šizofrēnija. Ok, jā. Tas ir heavy. Ok. Es te ieraudzīju, ka mēs riktīgi tuvu esam atnākuši, nākat šeit, jums te jāiet, un mēs pussolītu visi atpakaļ. Ideāls, super. Ok, labi, kā jums patīk otrais rauns palādījumu? Stila nebija tā, ka kaut kādā brīdī uz vienu vai uz otru publika tā kā baigi iekarstu, bet Lamberts tīri, man liekas, jau pat ja mēs tīri to saturu tagad pielīdzinām, ka bija vairāk vai mazāk vienādi, kaut arī Lambertam bija, manuprāt, daži labāki uzdirsieni un kaut kāda arī. Beigas bija. Jā, bet Lamberts ar flowiem ir arī paņēmis, jā. Viņām tagad, Andrē, kas tur ir par to Niku pizdīšanu? Viņš to skatos vārdu kādam nopizdījis? Allegedly. Es nezinu, kas varētu būt Andrē. Es zinu, ka ir Eriks Andrē. Tas ir lielisks repers arī. Gan jau ir kaut kāds. Varbūt viņš ir nopizdījis. Zini Eriks Andrē? Nē, nezinu. To pēc tam parādīju. Fantastiski. Trešais rauns. Andrei sāk, Melošēkai iziet. Pats neblato par to, kāds tev stils. Mēs visi zinām, kam tas stils pieder, bļa. Ir kreņķis, Džeka. Battles vienos vārtos, lambis hujā arī pa štangu. Pisies ārā un savāc savu viķiku bandu. Tev jau no pūšanas smadzenes pūst. Tekstūras trūkst, jo es nopūcu visas savas smadziņu šūns. Viņi negrib tevi topā, tā kā veikals laca. Es ceļu latiņu un tūlīt arī sezonas babka. Jā, jums sākumu apakaļ. Šitie pāģu teksti, vai kā tu teici? Lauķi flows. Bet bija tas, ka viņi negrib tevi topā kā veikals lats. Bet viņš atkal ļoti, ļoti skaisti uzlicis uz bītu, un pats bīts ir arī smērīt. Bīts ir, šīs ir labs. Davai, ejam, jā. Neplato par to, kāds tev stils. Mēs visi zinām, kam tas stils pieder, bļa. Battles vienos vārtos, lambis hujā arī pa štangu. Pisies ārā un savāc savu viķiku bandu. Tev jau no pūšanas smadzenes pūst. Tekstūras trūkst, jo es nopūcu visas savas smadziņu šūns. Viņi negrib tevi topā, tā kā veikals laca. Es ceļu latiņu un tūlīt arī sezonas babkas. Tu cel tikai benāras, ko es metu uz zemes. Rezervistu soliņš ilgojās pēc tevis. Tev pirmā maiņa tikai tad, kad Artim jātīra pods. Lambis cenās mani apēst un izlauza zobus. Misters atkodējis spēli, prosta mahārandam pogas. Tu
neesi neo, tāpēc arī manas slodzes. Uz galvas emo, kāds uz rokām paļubom, tas pats es seņa viss darītu pašam. Ja būtu širas jaks, labi, ja pinrūsas vilst, kāds spļauj šo uguni. Nahuj širo 8 daļas sēriju veida upuri. Pisārā, Lambert, tos laiks ir beidzies. Pisārā, Lambert. Pisārā, Lambert, tava huņte neaizies. Pisārā, Lambert, viss kopā. Pisārā, Lambert, tu man neesi vērtīgs pretinieks. Pisārā, Lambert, Pisārā, Lambert, Pisārā, Lambert, Pisārā, Lambert. Tu neesi dzēnis nokāpt no koka fanāti. Tas, kas sensim patīk iepūst, nenozīmē to, ka tev tā jādara. Tev jau matos pietiek sniegs. Un vispār kāds nahuj ielas. Tos vārds ir Gabriels. Domā mani biedē Pīters Pens ar bandanu. Tu izskaries pēc džeka, kas saka wagwan. Mani vairāk biedē Amanito Katana. Tu neesi gangsta, met to sūdu malā. Labāk sabučo dzeni un atvainojies pakijam. Iedos brūdam līniju un varbūt Artimār. Bet rapu pie malas, tu neesi autentisks. Tāpatās vana bija scenā neizpaliks. Kāda jēga no papsen, kas scenā ienāca kā parazīts. Un viss, ko Maris sevī šogad prost ritmā pis. Tu skani sūdīgi un savu tavu pats jau esi sapis. Tu pats sevi noregi, tu stulbais sadists. Ok, ieram troksti! Zini, kā bija? Bija sākums labāks nekā Sākums bija labs, beigas arī bija labas. Tas vidusposms. Jā, viņš viņam tagad tauta man visa līdz kaut kā... tur pat daudz visa, kā tur viņam to vajadzēja aizpildīt. Es bišķi jūtos tā kā tas džeks. Kurš? Šitie? Nē, blakus pakai. Pa labi. Atkal tu jūties šādi. Jā, bet viņš daudz piemin par kaut kādu pūšanu kaut ko. Gan jau tur bērni izklaidējās ar narkotika. Es nezinu. Teatrē par šo 8. finālu. Lambertam ir jāatbild pēdējais rauns šajā betlā. Ienom trūkst Lambertu! Aiziet, Melošai. Un Lambertam viss iespējas pacelt. Jā. Ja viņš tagad nesapisīsies. Tāds tā, ka tevi es pis, jo esmu tehnisks un episks, bet tu prosti esi neslikts, un ko tu pārsist spējas, ja mācoties par mākslu, tāpat īsts artists neesi. Tu atgādini nepārāk skaistu dāmu, jo kamēr taisu bīv, tu taisi drāmu, sākot ar to, ka aprunā reperus, kuriem šista sanāk, beidzot ar to, ka tu bloķē mani Instagramā. Un tu saka, tevi stalkoju, atprāt, es tevi nekad nečekotu, ja mūs nesal... Bet šis tādas problēmas, jeb ālziņķi. Ārprāts mani nobloķē Instagram. Tā kā pamatskolā, es nezinu, tu tur izšķiries ar savu mazo draudzenīti, viens otru izmetat no Instagram. Bet tas fakts vēl, ka viņš čeko ziņķipi. Ārprāts, Instagramā. Un tu saka, tevi stalkoju, asprāt, es tevi nekad nečekotu, ja mūs nesaliktu batlā. Es tevi saplēšu, brāl, ka tevi pienaglošu pie dzelzceļa sliedēm, tas skanēs šādi. Un es ar pavēstu nāku, kurā rakstīts, ka tev vajag repu pamest sāk. Pohuj, cik tev glīti rakstās, esmu different brīdi, netaisos tevi dzīvu pat uz brīdi atstāt. Tas, ko rakstīts sekls, beigsies battles un tev kakls būs izkairināts. Es gribu likt telpai visai zināt, kā tu vari būt ciets, ja tikai nerepojošu reperi vari izaicināt. Jauns gads, bet tu viduēji atkal pis, tev sezona ir... Šitā vieta bija ļoti nice, ka viņš visu to bez basa daļu nomauc atšķirībā no Lamberta. Jā. Atšķirībā no Andrējas atvainojas. Pohuj, cik tev glīti rakstās, esmu different brīdi, netaisos tevi dzīvu pat uz brīdi atstāt. Tas, ko rakstīts sekls, beigsies battles un tev kakls būs izkairināts. Es gribu likt telpai visai zināt, kā tu vari būt ciets, ja tikai nerepojošu reperi vari izaicināt. Jauns gads, bet tu viduēji atkal pis, tev sezona ir kā showmatch, viens battles un viss. Tas ir fakts, jo raksts tik sūdīgi, kāpēc battle tevi sauks nevis par Andreju, bet par Ateju. Mana mērķis ir tā kā konkarnē. Tavas spējas ir prastas, bet es bombardēju. Mana spēle ir karsta, bet tava točna nē. Ar adat vēnu bakst kā narik Maskavas forštatē. Ja nāks pie prāta, tu repu noliksi malā. Un ja tiešām esi izsalsis, tu nomiksi badā. Jo tev katrs teksts hujovīs, pret mani neizbrauks reperim, kuram reps ir hobijs. Jo tā ir mana dzīve. Cerēju pacelt peso bez skiliem, te nav nekāda labdarība. Man rīms ir dārgs, tev ģīmis ir bāls, jo pēc panda būs stulbāks kā bīvisu prāts. Ko tu pateikt vari vēl mēģin? Tu par muteres naudu nopērc cīks un tad sauc sevi par self-made. Tu esi repam lieks un ar visu to, ka esi glaznotājs, šo uzvaru sazīmē tev nesaies.
Ei, Lamberts Liepāj, free my boy Beltiņš, what's up? Nezinu, kas tur pa Beltiņu. Beltiņš laikam sēž. Bet... Viss? Man liekas, ka viss, bet... Nē, noklausīsimies žūri. Jā, mēs noklausīsimies. Salīdzinās. Bet es gribēju pateikt, ka mēs vēl esam apakaļ tūltās. Kur jāiet? Bet Andrē teica iepriekš, ka tev pāris divvārdenēm te nesaies, un viņam tieši tā sagāja. Tieši ar... Tu dzirdēji to tā kā pantu, kur bija visu laiku divu vārdu atskaņas. Nevis pantu, bet... Nu jā, es sapratu, kā tu to domā. Īsts artists mēs, tu atgādini nepārāk skaistu dāmu, jo kamēr taisu bīf, tu taisi drāmu, sākot ar to, kad aprunā reperus, kuriem šista sanāk, beidzot ar to, ka tu bloķē mani Instagramā. Un tu saka, tevi stalkoju, asprāt, es tevi nekad nečekotu, ja mūs nesaliktu batlā. Es tevi saplēšu, brāl, ka tevi pienaglošu pie dzelzceļa sliedēm, tas skanē šādi. Un es ar pavēstu nāku, kurā rakstīts, ka tev vajag repu pamest sāk. Pohuj, cik tev glīti rakstās, esmu different brīdi, netaisos tevi dzīvi pat uz brīdi atstāt. Tas, ko rakstīts, sekls beigsies battles un tev kakls būs izkairināts. Es gribu likt telpai visai zināt, kā tu vari būt ciets, ja tikai nerepojošu reperi vari izaicināt. Jauns gads, bet tu viduēji atkal pis, tev sezona ir kā showmatch, viens battles un viss. Tas ir fakts, jo raksts tik sūdīgi, kāpēc battle tevi sauks nevis par Andreju, bet par Atei. Mana mērķis ir asta kā konkarnē. Tavas spējas ir prastas, bet es bombardēju. Mana spēle ir karsta, bet tava točna nē. Ar adot vēnu bakst kā narik Maskavas forštatē. Ja nāks pie prāta, tu repu noliksi malā. Un ja tiešām esi izsalsis, tu nomiksi badā. Jo tev katrs teksts, ko jovīs, pret mani neizbrauks reperim, kuram reps ir hobijs. Jo tā ir mana dzīve. Cerēju pacelt pēc sobes skiliem, te nav nekāda labdarība. Man rīms ir dārgs, tev ģīmis ir bāls. Jo pēc panda būs stulbāks kā bīvisu prāts. Ko tu pateikt vari vēl mēģin? Tu par muteres naudu nopērc cīks un tad sauc sevi par self-made. Tu esi repam lieks un ar visu to, ka esi glaznotājs, šo uzvaru sazīmē tev nesaies. Ei, Lamberts Liepāj, free my boy Beltiņš. Domāju, jārakst Lamberts. Nu, ja būs... Jā. Ok, kā jums patika battles no jaunajiem? Kā jums patika battles Palladium? Bija labi. Ok, jāiet pie žūrijas, lai izlēms, kurš tu teikt tālāk ceturtdaļfinālā. Pirmais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, ir maksimāli troksni viņam. Runājot par likmi likšanu, mēs tagad noskatīsimies šitos battles. Un liksim likmi. Jā, mums būs astoņi palikuši kandidāti, un tad mēs liksim savas likmes, jā, lielās. Tā kā gatavo babkas. Ok. Slikts suns un tas ir steps! Slikts suns. Jesus Christ, Jackie, varat nočilāt? First of all, tev ir favorīta tehnika, man. Tu beidzot uztaisīji to lyrical, miracle, spiritual, individual flow un nokiloja viņu. Es sapratu pilnībā visu, kas parasti nav tik viegli šitādā, pūlī. Patika enerģija, ļoti daudz basic bāri. Nosaukt otru pa dauni, cheap. Var redzēt, ka jūs abi divi esat pazīstami pirms battle un researchojuši viens otru. Man patīk dzirdēt personīgs uzbrauciens visu pārējo. Overall, sorry, es pat nevaru pateikt, ka kādu no raundiem tu pacēli. Visi trīs aiziet Lambertam. Wow, ok. Ejam tālāk, 1-0 Lamberts. Tā arī bija, ejam tālāk. Nākamais teiks, kas ko ir redzējis, ko ir dzirdējis un viss pārējais un atdos savu punktu. Iedod maksimāli troks, tas ir iepriekšējās sezonas uzvarētājs Galenieks. Jā, es laikam šoreiz būšu ļoti lakonisks. Andrē, man ļoti patīk, kā tu spēlējies ar balsi. Tas ir tev liels trumpis. Bet, manuprāt, šoreiz Lamberts vienos vārtos. Es teiktu, ka šī bija performance, kur tu gribēji veikt allaž visas iepriekšējās sezonas. Tu esi sasniedzis to, ko tu iepriekš, kā tu iepriekš gribēji sev prezentēt. Un tu esi mega, un šī ir iespējams līdz šim mana mīļākā performance šovakar. Ok, Galenieks! Ok. 2-0, mēs zinām, ka Lamberts ir tic tālāk, bet iedosim arī savu viedokli pateikt. Kungam vārdā Serpentīts iedod viņam arī troksni.
Paldies liels par batli jums, veči. Tiešām šitas battles arī bija tiešām mega. Sākot par pirmo raundu, fiks pateikšu, Andrē, tu ienāci nice, viss bija forši. Pants bija diezgan īs. Izskatījās kā tāds reprezents no tevis, bet mēs jau pagājuši gadu reprezentu redzējām, tāpēc es gaidīju, ka tu ienāks tā ar kaut ko tādu dzēlīgāku. Ja? Lamberts, man ļoti patika, ka tu uzreiz sāki ar savu stage prezentu. Tu sāc un uzreiz jau kaut ko pasaki par savu pretinieku. Tu izskaties pārliecinošāk bišķiņ nekā Andrē šajā gadījumā pirmajā raundā, tāpēc plus vēl tev bija panči pa faktiem, pirmais rauns aiziet Lambertam. Otrais rauns. Man ļoti patika tavs storytellings. Komentārs no manis. Ja beatā ir iedotas šīs te pauzes un kaut kas tāds, viņas vajag izmantot batlā. Batlā katru sekundi ir ļoti, ļoti no svāra, un tāpēc nākotnē tiešām centies kaut ko izspēlēt ar to prikalu. Bet bija labs otrais rauns. Storytellings man patika, un tu nosauc viņu tur čomus un parunājies savu nice. Lamberts otrajā raundā iegāja beast modā. Pančs gulēt lekcijā. Interesantāk nekā skatīt. Nu, tas bija prikals, tas bija fine. Otrais rauns arī Lambertam Pančs bija labāk un tā. Un pa trešo raundu tas bija pizdā. No tevis es neko tādu negaidīju. Tu vienkārši, es nezinu, laikam sakrāji to visu enerģiju un ielika trešajā raundā, kas ir ļoti pareizi. Trešais rauns arī aiziet tev, jo, tu tiešām iegāji crazy sūdā, Lambertam punkts. 3-0 troks Lambertam! Rekā. Atkal, mēs vēl neesam kļūdījušies. Pagājušais es nezināju, kam būs, vai ne? Nē, zinājām, jo sapisās. Jā, tur bija Jaso norek. Jaso sapisa. Tā kā pagaidām mēs esam diezgan pat objektīvi varējuši novērtēt, manuprāt. Nē, Lai varbūt tas mums nav bijis grūti. Nē, zini kā, mums jau ir tās muzikālās zināšanas. Nē. Zini kā, tas ir saprotams. Nav jau tā, ka, es nezinu, uz baigiem tupiņiem vajadzētu būt, lai neko nerautu no šitā. Tā kā tā, mums kaut kā 3 džeki jau ir savākušies, vēl 5 jābūt. Es pat nezinu. Vai tu šito varēsi? Nē, šitais bija tāds, baigi nekas tāds. Wow. Bet bija vairāk kaut kas tāds nekā pagājušais. Zini kā, es saku, man tā latiņa uzcelt baigi augsta to, ka tur viens, tur šitā izšāva. Bet nē, ir ok. Es saku to, ko es esmu redzējis pagaidām, laikam arī sākumā, šoreiz teicu, ka Lamberts mans favorīts, whatever, izšāva arī, tā kā pateicu, tas liekas forši. Bet, skatāmies, kā būs tālāk, tad jau redzēsim. Tad paldies visiem, kas skatījās. 3 džekus mēs zinām, kas tiks tālāk uz ceturtdaļu finālu. Vēl 5 mums jānoskaidro. Un gaidām battles. Pagaidām diezgan stabili, katru nedēļu viens iznāk. Tā kā ir ko filmēt. Ir ko filmēt, ir ko darīties mums arī. Tā kā rakstiet komentāros, kā jums patika. Ko mēs varbūt palaidām garām, ko nepalaidām. Un tā kā paldies, čau visiem!